Vai jums patīk projekta nedēļa? Jā. Vai jūs zināt, kas ir veselīgs dzīvesveids? Gandrīz. Kāds ir jūsu projekta mērķis? Izveidot Valdemārpils skolas apkārtnes orientēšanās karti. Vai jums šonedēļ ir ieplānot kādu sportisku aktivitāti? Jā, mēs šodien brauksim uz Kamparkalnu. Ko jūs jau esat paveikuši šajās dienās? Mēs aprakstījām kartas vajadzības un izveidojām anketu. Un vēl esmu Kāds ir jūsu projekta mērķis? Mūsu projekta mērķis ir izveidot katram skolēnam savu līdzmodeli vai planīnu. Ko jūs vēlaties panākt īstenot ar savu projektu? Tā kā projekta nedēļas tēma ir veselīgs dzīvesveids, tad izgatavojot līdzmodeļus vēlos, lai skolēni atgūtu to, ka ir dažādi veidi veselīga dzīvesveida un izpausmes. Kāpēc jūs tieši izvēlaties veidot projektu kopā ar skolotāju Kārli Ziediņu? Jo skolotājs Ziediņš piedāvāja brīvo izklaidi. Kādus pienākumus jūs veicat? Zāģējam, slīpēm un taisam planēšu. Vai jūs apmierina darba gaitu, ko jūsu skolotājs ir izveidojis? Jā, tas ir ļoti interesanti. Paldies! Kāds ir jūsu projekta mērķis? Mans mērķis ir izzināt, kā caur mūziku, ar mūzikas palīdzību, ar dziesmu palīdzību var atbalstīt veselīgu dzīvesveidu. Kā mūzika ietekmē mūsu domāšanu, lai mēs būtu veselīgi un labi justos. Vai skolēniem ir atsaucīga projekta nedēļā? Es domāju, ka jūs paši redzat, kā mēs strādājam, un mēs esam jau daudz paveikuši. Es esmu ļoti apmierināta ar savu darbu. Tu izdomā, lūdzu, kundzi, atnāc pamācīties. 2013 var repeļot otrā pakāpē. Tā, 2013 reiz 2013. Kāds ir jūsu projekta mērķis? Noskaidrot, kāda ir fiziskā loma skolā un dzīvē. Vai jums patīk projekta nedēļa? Jā, mums patīk. Vai jūs zināt, kas ir veselīgs dzīvesveids? Jā, mēs zinām. Varbūt kaut ko smalkāk varētu pastāstīt par veselīgu dzīvesveidu? Nē. Vai jums šonedēļ ir ieplānot kādu sportiskā aktivitāti? Jā. Kādas? Sporta spēles. Ko jūs jau esat paveikuši šajās dienās? Esam jau uztaisījuši aptaujas, kā arī nodarbojušies ar sportu. Paldies par interviju. Kāds ir jūsu projekta mērķis? Enerģisko dzērienu ietekmi uz cilvēku fiziskajām spējām. Vai jums patīk projekta nedēļa? Jā. Vai zināt, kas ir veselīgs dzīvesveids? Jā, ēdot dažiem dārzeņus, veselīgs uzturs un sportojot. Vai jums šonedēļ ir ieplānota kāda sportiska aktivitāte? Jā, treniņi pie airašanas treneris Sigurds ir. Ko jūs jau esat paveikuši šajās dienās? Esam izdarījuši aptauju un interviju. Paldies par interviju. Vai jums šonedēļ ir ieplānota kāda sportiska aktivitāte? Jā, mēs iesim. Mums būs veselīgās pastaigas, apmeklējot arhitektu biroju un arī Tallas novada būvvaldi. Ko jūs jau esat paveikuši šajās dienās? Mēs esam iepazinušies ar būvnormatīviem, kas regulē, kādas ir higienas prasības telpā. Tagad iesim tikties ar speciālistiem un tad mēs paši mēģināsim apskatīties, kāds ir mūsu skolas telpas. Vai viss ir pēc plāna? Jā. Šodien 1. līdz 4. klases skolēniem notika sveču liešana konferenču zālē. Iesim uz siltumnīcu. Jā, kāpēc mēs iesim uz siltumnīcu? Pavaram kā augi. Jā, jo mēs visi esam iesaistījušies arī projektā Dārznīca.
Skolotājiem viens jautājums, vai jūs apmierināti ar skolēnu darbu? Protams, katram ir savs darbs, kas viņam ir jāizdara, un viņš arī dara. Paldies. Jā, lūdzu arī. Kāpēc jūs tieši izvēlēties veidot projektu kopā ar skolotājiem Datas Maicnieks? Jo viņa ir mūsu klases audzināta, jo viņai vienmēr ir interesanti temati. Un viņai šobrīd ir savādāks temats nekā visiem pārējiem skolēniem. Kādas pienākumus jūs veicat? Rakstam scenāriju, taisam visādas lietas uz datoru. Mēs uzvedīsim teātri. Mūsu pašu ceptā maizīte. Un šprotīts mums ir no FCT, mēs bijām ekskursijā, mums ir šprotītes iedotas. Tās mēs vēl neesam atkārt. Situācijās. Tātad, ko tu ir? Ar elpošanu pāris reižu dziļi ieelpojot pie sevis klusi sakot, es esmu mierīgs. Jāelpo lēni tā kā... Šeit to var mācīt. Skolā neiešanas paradums. Un kāds ir veselīgs uzturs pusaudžiem, esam tikuši apmēram pusē. Vēl mums jāuzstājas prezentācija un jāapkopo anketas, kuras izpildīt 5. klases skolēniem. Dodamies uz Interu. Šogad mūsu projekta nedēļa ir veltīta veselībai un veselīgām dzīvesveidām. Un mūsu skola grib iesaistīties tātad būt veselīgi. Un 12. klases skolēni ir sadalīti šogad 4 grupās, un viņi gatavo nodarbības par dažādām tēmām, par veselīgu uzturu. It's a fight, head bust 'em, head bust 'em. It's a fight, head bust 'em, head bust 'em. We gon' hit 'em with the left, hit 'em with the right. Tā būtu reāli, kad es esmu uztaisījusi. Cietēji atstājas atsietēt ir 7 stundām. Tas ir tā, ja es tagad uztaisīsim par dienu, jūs jau vakarā katrs iesiet un izmēģināsiet, kā tas ir mājās. Tie, kas, protams, tiek pārnāti. Jā, reiz aiztaisim ciet. Bet tu taču vienu izmēģini, Dāvidi, bet tev jāizmēģini. Es vienu Redziet, ko viņš dara. Paskatieties. Kāpēc jūs tieši izvēlaties veidot projektu kopā ar skolotāju Airu Salnieci? Jo te bija forša kompānija. Jo man patīk skolotāji. Jo man likās interesanti pie viņas veidot projektu. Kādus pienākumus jūs veicat? Es taisu prezentāciju. Es meklēju informāciju par stresu. Un es gatavoju, ko mēs esam izdomājuši. Vai jums apmierina darba gaita, ko jūsu skolotāja ir sastādījusi? Jā. Jā, patīk. Paldies par interviju.